Klaņojoši suņi vai pagalma sargi, kurus saimnieki laiž brīvsolī vai vispār nepieskata, salīdzinoši bieži nonāk mediju uzmanības centrā un ne jau sakarā ar pozitīvām ziņām. Ciemos un novados šādi suņi pa vienam vai baros plēš mājlopus un vistas, savvaļā pulcējoties lielākās bandās, viņi uzbruk meža zvēriem un bieži vien plosa aiz azarta, nevis aiz bada. Šādi skati nav liels retums lauka apvidos. Arī piepilsētā ieraudzīt labi barotu, acīm redzami saimnieku suni, skrienam savā vaļā izdodas diezgan bieži. Cits guļ ceļmalā un gaida, kad varēs kādai mašīnai padzīties pakaļ ar skaļām rejām, bet vēl kāds aprēja pasniegus un citus garām gājējus. Šie divi saimnieku suņi sākumā nāca pa lauku uz māju pusi, taču šajā vietā regulāri ganās stirnas, gan āži, gan mammas ar kazlēniem. Abi suņi bija tikuši līdz pusceļam uz savu māju, kad viens savoda pēdas, un abi pagriezās, šķērsoja rudenī nopļauto labības lauku un iegāja krūmos, kur dzīvo un slēpjas stirnas. Stirnas ir mazākie no briežveidīgajiem Latvijā. Viņas ir nometnieces, vienmēr atrodams gandrīz vienā un tajā pašā vietā. Nereti tās dzīvo diezgan tuvu cilvēku mājām, jo lielākas briesmas tām draud no suņiem. Nav noslēpums, ka lauka apvidos suņi bieži tiek laisti savā vaļā vai paši aiziet no pagalma, ja vien nav pieķēdēti. Stirnu kazlēni pavasarī ir pavisam neaizsargāti, jo māte to atstājusi vienus uz lauka slēpnī, kamēr pati ganās citā vietā. Kazlēnam pašam savas smaržas nav, un suns to atradīs tikai netīšām, taču, ja tā tas notiek, stirnu mazulim glābiņa nebūs. Arī pieaugušos kazlēnus un pat lielas stirnas suns var nokost, īpaši, ja darbojas barā. Tādēļ ir ļoti svarīgi apzināties, ko nozīmē rūpēties par savu suni un ievērot labturības noteikumus, turēt viņu pagalmā, voljērā, regulāri vest pastaigās, apmācīt vai vismaz mēģināt panākt, lai suns zina elementārās paklausības komandas. Un, protams, sunim ir jābūt mikročipam un reģistrācijai Lauksaimniecības datu centrā. Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības grobiņas mežniecības vecākā referente Dacerele uzskata, ka klaņojošo suņu problēmas atrisinājums ir tagad obligātā suņu mikročipēšana. Beidzot varēs pierādīt, kurš sunīts tagad nāca iekšā un kaut ko noplēst, kaut vai viss, vai nav kā vanā sētājā. Viss kaut kas varbūt neiet runa tikai par meža svēriem. Jā, mikročipu ļaus pierādīt. Kaut ko citu par to, ka uzbruk pasniekiem, par to, ka sakos bērns, par to, ka un kad pie mums Latvijā vispār suņu saimnieki ir dažādi. Es kā vienmēr saku, ka 99% mums Latvijā mājas suņu principā ir mežoņi, viņi nemācīs. Diez vai jau šogad izdosies izskaust klaņojošo saimnieku suņu problēmu, taču obligātā mikročipēšana ar noteikumu, ka policija un pārtiks veterinārais dienests tiešām kontrolē šī likuma izpildi, varētu palīdzēt sakārtot šo jomu līdzīgi kā tas ir Vācijā. Atgādināsim, ka kopš 1. janvāra absolūti visiem suņiem Latvijā, kas ir sasnieguši 6 mēnešu vecumu, ir jābūt ar mikročipu un reģistrētiem Lauksaimniecības datu centra reģistrā. Tas attiecas arī uz medību suņiem un tiem, kuri dzīvo mazpilsētās un ciematos, neatkarīgi no šķirnes un no izmēra.